Mūsu misija, ja kādreiz, kad viņa 2006. gadā nodibinājās, tad tā bija vienas mazas ieliņas jūras krastā iedzīvotāju vēlme saglabāt neapbūvētās kāpes kopā ar saviem dombiedriem. Tad tas jau pārvērtās par mērķi saglabāt vispār tās vērtības, tās unikālās vērtības, kuras Jūrmalai ir dotas. To, ko neviens kaut kāds jauns rajons vai kas ne par kādiem miljoniem nevar iegūt. Tas ir šīs neapbūvētās kāpes, meži, šīs vēsturiskās būvs, koka arhitektūra. Mēs esam panākuši, ka vismaz formāli tiek ievērots likums. Atsevišķās tiesvedības, ko mēs esam uzvarējuši, tas ir tikai kalpojis tāds apliecinājums, ka tomēr šajā pilsētā kaut ko arī var izdarīt. Gandarījuma brīži ir daudz un ir dažādi, gan pieņemsim par 45,000 kvadrātmetru meža saglabāšanu, dubultu kāpās, 100-200 gadīgu priežu mežu saglabāšanu. Mums jau zvana no citām pašvaldībām un iedzīvotāji, un mums ir līdzīgi domājošie. Bet tas, ko mēs vēlētos, pat ja mums neiedodās ar šo likumu, kas mums palīdzētu tieši šajā brīdī, kad Jūrmalā atkal kārtējie grozījumi ir ieplānoti, panākt to, ka vismaz sabiedrības daļa sāk aizdomāties par konkrētu cilvēku lēmumiem, kurus viņi pieņem, sākt interesēties.